Esiet sveicināti šajās garajās brīvdienās, kad svinam arī mūsu Latvijas dzimšanas dienu. Laiks rīta kafijai, atpūtai un sportiskām aktivitātēm, bet vispirms ķepa uz sirds možākam garastāvoklim. Viņa ir viskaistākā, tik un tā. Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties, kas jāzina, ja gribat ziedot dzīvnieku glābšanai. Mīti un patiesība par suņiem senioriem. Vai mākslinieka Jāņa Anmaņa kaķim Vincentam Van Gogam ir tikpat izsmalcināta gaume kā saimniekam? Būs arī konkurss. Kāpēc vides aktīvists Māris Olte uzskata, ka cilvēkam nav jādzīvo saskaņā ar dabu? Arvien biežāk sociālajos tīklos parādās aizvien jaunas dzīvnieku aizsardzības biedrības un privātpersonas, kuras glābjot dzīvniekus nevienmēr lūdz tikai segas, dzīvnieku barību, bet arī naudu. Laikā, kad pašiem svarīgs katrs lats, bet gribas palīdzēt nelaimē nonākušajiem, nākas kārtīgi apdomāties, ziedot neuzdodot jautājumus vai neziedot vispār. Бывает, там, допустим, человек взял, скачал с интернета какую-то кровавую картинку, мол, там плохо человеку, животному, кому угодно, помогите, им на личный счет. А, к сожалению, некоторые люди могут воспользоваться такими вещами, и чтобы, скажем так, заработать денег. Kā rīkoties situācijā, ja vēlaties palīdzēt nelaimē nonākušajam dzīvniekam, bet viņš atrodas pie privātpersonas? Лучше всего тогда, если уже, глубоко копаться, попросить у человека диагноз. Во-первых, там какие-то документы, то есть вообще для чего это все происходит, историю какую-то узнать, там, по возможности еще с ним встретиться, чтобы можно было визуально сделать свою, скажем так, характеристику. Ja vēlme ziedot patiešām ir, vislabāk savu naudu uzticēt organizācijām vai nodibinājumiem. Tomēr arī šeit ir jāpieturas pie dažiem kritērijiem. Kritērijs, kurš nav obligāts, bet ir ļoti vēlams, vai šai organizācijai, tātad biedrībai vai nodibinājumam, ir sabiedriskā labuma status. Tas nozīmē, ka valsts ieņēmuma dienests ir izvērtējis šo organizāciju un atzīmis, ka viņi tiešām darbojas sabiedrības interesēs, un šī organizācija tiek arī viņu saņemtie ziedojumu izlietojums tiek pastiprināti pārbaudīts. Svarīgi, ka katrs ziedotājs drīkst, viņam ir tādas tiesības pārliecināties par savu ziedojumu izlietojumu, un to jebkuram ziedojumu saņēmējiem ir jāgarantē. Ziedot vajag, ja varam palīdzēt, tādējādi tiek glābtas daudzas dzīvības. Svarīgi tikai zināt, lai šī nauda palīdz dzīvniekam, nevis kāds tāpēc labi nopelna. Ja tev ir aizdomas, ka kādam ziedojuma ņēmējam ir negodprātīgi mērķi, neklusē par to. Raksti mums uz info@ķepauzsirds.lv vai zvani 277 52 212. Astoņus mēnešus jaunā Stafordšīras terjera jauktenīte Kima tika piesieta pie patvērsmes. Iespējams, ka Kima ir kāda neveiksmīga eksperimenta radīt tīršķirnes suna rezultāts. Suņu meitenīte, kā jau pusaudze, ir ļoti zinātkāra, rotaļīga un dzīvespriecīga. Pret iepazītiem cilvēkiem izturas ļoti labi, bet pret svešiniekiem pagaidām ir ļoti uzmanīga. Kima meklē cilvēku, kas pazīst Stafordšīrnes īpašības un uzņemsies sunenes izskološanu. Lai gan pēdējos gados pieaug no patvērsmēm adoptēto dzīvnieku skaits, ir kāds fakts, kas paliek nemainīgs. Cilvēki vēl aizvien baidās adoptēt dzīvniekus gados. Šorīt ķepa uz sirds kopā ar ekspertiem skaidros, cik daudz patiesības ir aizspriedumos pret suņiem senioriem. Apmeklētāji pie mums ierodoties bremzējās jau pie dzīvniekiem, kuriem ir 5, 6, 7 gadi. Nemaz nerunāsim par 10, 12 un vēl vairāk gadiem. Vai tiešām 5-gadīgs, 6-gadīgs dzīvnieks uzskatāms jau par vecu? 10 tas jau ir seniors, 3-gadīgs suns tas ir pašā plaukumā, teiksim, tāds suns, tā teiksim, savā attīstības kondīcijā labākajā, vienā no labākajām, sākot no 3 gadiem. Cilvēkiem vērtējot slimu dzīvnieku, būtu jāsaka, ka obligāti slims dzīvnieks tāpēc ir vecs.
Vecs dzīvnieks ir tajā brīdī, kad viņa bioloģiskais vecums ir iestājies. Tas nozīmē, ka šūnu atjaunošanās spējas ir zaudējušas savu atjaunošanās spēju. Šķirnes dzīvniekiem bieži vien ir iedzimtas kaites, kas būtiski saīsina dzīves ilgumu. Noteikti bezšķirnes suns vēl līdz 10 gadiem nebūs vecs. Pie nodrošinātas aprūpes, pie veselīga uztura, tā tam būtu jābūt. Pazīmes, ka tiešām sunīti var sākt uzskatīt par senioru, ir diezgan līdzīgas cilvēka novecošanās procesam. Redzes trūkums vai vājredzība, dzirdes trūkums vai atkal vājdzirdība, apgrūtinātas kustības, nevēlēšanās kustēties, protams, liekais svars to veicina. Eksperti uzsver, ka senioriem pēc 10 gadu vecuma var parādīties arī dažādas rakstura īpatnības. Vecuma īpatnības, viņš kļūst slinkāks, viņš sāk tēlot, ka viņš nedzird, tādā veidā. Ir jau, cits paliek nīgrāks varbūt, bet, protams, ka gadi gan ar cilvēkiem, gan ar suņiem dara savu. Eksperti uzsver, ka adoptējot pieaugušu suni, ir jārēķinās, ka tā raksturs jau būs izveidojies, taču nevienmēr tas ir jāvērtē negatīvi. Tajā ir arī daudz pozitīvu aspektu. Prāta ziņā, vecs suns viņš jau vairāk nobriedzis, mierīgāks noteikti būs, nekā jauns suns. Bet, tas jau viss ir mācīšanās. Vecam sunim ir jāparāda jaunās ģimenes, jaunā bara noteikumi vienkārši. Palēnām viņš jāpieradina pie viņiem. Abi eksperti ir pārliecināti, ka, ja cilvēks adoptē suni, kuram ir 10 un vairāk gadu, ir jārēķinās, ka sunim ir nepieciešama īpaša uzmanība. Turklāt ir vairākas lietas, ko varam darīt, lai paildzinātu suņa seniora mūžu. Pareiza barošana pirmais, otrais regulāras pastaigas un darbošanās, jo jūs vairāk darbojaties tāpat kā cilvēkiem. Jo jūs vairāk darbojaties, jo kaulos tas vingrums ilgāk turās. Masāžiņas veciem suņiem noteikti var taisīt, tas ir forši. Ir skaidrs, ka starp suni senioru un slimu suni nav velkama vienlīdzības zīme. Tāpat arī nav pamata domāt, ka to raksturi ir nelabojami. Svarīgākais ir saprast, vai jūs pats esat gatavs šim solim, būt atbildīgam saimniekam ar atbilstošām zināšanām un iespējām. Hanna, lai gan tikai 5 mēnešus jauns kucēns, tika nodota nežēlīgā veidā. Viņu piesēja un atstāja mežā. Hanna, lai gan nedaudz bailīga, iepazīstoties, kļūst atvērta, spēlēties griboša un mīļa. Izaugot, Hanna būs vidēja auguma. Tā kā Hanna baidās no lieliem trokšņiem, viņai derēs klusa lauku vide vai dzīvoklis un mīlošs saimnieks, kas viņu paskolos. Vides pētnieks, žurnālists un zivju sabiedrisko attiecību speciālists Māris Olte sevi dēvē par nestandarta izstrādājumu standarta pasaulē. Es domāju, es esmu tāds eksotisks eksemplārs, kas cilvēkiem šķiet interesants tieši tāpēc, ka paskaties tikai viņam drīz būs 50 gadi, bet viņš joprojām uzvedās tā, it kā viņam būtu 15. Dīvains tips. Skatoties uz Māri televīzora ekrānā, tā vien liekas, ka dzīvot saskaņā ar dabu vajadzētu mums visiem. Tomēr izrādās pats Olte tā nedomā. Es esmu tāds puškoklēcējs starp dabu un cilvēkiem, varbūt tāpēc arī daru cilvēkiem. Jo tās tīrais dabā gājējs, viņš jau vairs nav komunikabls. Saskaņā ar dabu ir nepieciešama tikai tajā brīdī, kad tu paliec vecāks un sāc bišķi kaut kā viens soms teica, smadzenes sāk augt. Tad sāk gribēties vairs nevis sēdēt visu laiku, kur lielāks puls, bet paiet malā bišķi kaut ko padomāt. Kas tās pa domām, kas ir tas, ko es redzu, ko es jūtu, kāpēc te ir tāds troksnis. Vai tad tiešām es gribu šajā trokšņī dzīvot? Un to aiziet prom. Es neesmu no tiem, kas domā, ka tagad nodoties kaut kādām pārmērībām ir ļoti moderni, forši un vajadzīgi. Tāpat arī par dzīvniekiem ir jābūt pietiekoši godīgam, lai saprastu. Tantes varētu, piemēram, raudāt par to, ka briežu dārzos briedīts aug un tad viņi atbrauc un nošauj, bet pašām
pārbarots kaķis strīdās ar pārbarotu suni, kuri nav vesti pastaigā vispār nedēļām. Un tas ir ok. Tu paņem viņu tā kā tādu luksus spēļu lietiņu, un tad beigās, kad tev viņu nevajag, tu viņu izmet ārā. Sākās jauna ēra. Dzīvniekiem tā nedrīkst darīt. Tāpēc mēs šodien kopā ar Māri Olti dosimies pie tiem dzīvniekiem, kuri ir cilvēka pamesti, un mēģināsim atrast kādam no viņiem jaunas mājas. Patvērsmē Māris brīnās par to, kādus tik daba tos suņus netaisa. Tas vispār ir. Kas tad tu mums tagad būtu? Tur ir koļi bijis pēc biksēm, bet tikpat labi arī vilks. Šitais varētu mierīgi dzīvot ārā. Abi divi spēļinieki, jā. Tas ir tāpēc, kā skatīties kā vecāki bērni, kā tie ģeniāls, es šitam par jocīgais dzīves ir. Viņam tad mīnīt tā kā bioloģijas fakultātes dekānam, īpašķiem mužniekam. Bišķī. Labi, pietiks apcelt. Kurš tad būs tavs krustbērns, Māri? Nē, tur jāved, tad tas mazais kalkulāts jāved ārā. Tas vienkārši tur iznīkst. Kā teiksi, dosimies pastaigā ar Pēci. Bērniem ir tas visvairāk, ka viņi nopērk to dvēseles vairāk, un tie pārējo bija tādi rudīti pacienti. Šitais bija viszaļākais, ko es redzēju. Māris patvērsmi salīdzina ar lauku skolu, kur katram bērnam ir savs stāsts. Arī patvērsmes dzīvniekiem ir stāsti, pie kuriem viņi nav vainīgi. Es domāju, ka tie sūdi tiem saimniekiem rodās no tām sociālām nevienlīdzībām. Mēs esam jaunā brīdī, mums tai valstī iet trakāk nekā dzērājiem. Paģiras, pamošanās, kur es esmu, ko es varu darīt. Ir 12 dažādi virzieni, kuros gribās attīstīties un nevar saprast, kurš būs īstais. Tas ir tas trakums. Un sunīts jau šī gadījumā ir tas malējais. Viņš bieži vien dabūna pelnījis vai nepelnījis. Viens ir skaidrs. Pēcim dzīve vēl ir tikai sākusies, un viņš meklē gādīgu saimnieku. Kā jau vairums kucēnu, viņš patvērsmē nonāca, jo iepriekšējie saimnieki nebija gatavi uzņemties rūpes par viņu. Viņiem nebija ne laika, ne vēlēšanās suņuku skolot, tāpēc viņu izmet uz ielas. Mēs tagad tā kā divi bombzīši Jūglas mežņā. Paga miers, vecais miers, es zinu, ka tev rīt gribās tā kā vilkam. Ēd, man nav žēl. Visi tavējo, iedomājies. Patvērsmes bērns būs vēl, jā. Viņš ir uzticīgs, to var redzēt. Viņš nav nekāds brīvā tirgus samaitāts dvēseli, kuram katra iespēja izskatās kā iespēja. Viņš ir, kā krievi saka, viena mīlētājs, jeb odnoļups. Labrīt! Mani sauc Pēcis. Es esmu izvedis Māru Olti rīta pastaigā. Viņš ir dabas draugs, un šis raidījums ķepa uz sirds. Raidījumu turpinājumā skatieties, vai mākslinieka Jāņa Anmaņa kaķim Vincentam Van Gogam ir tikpat izsmalcināta gaume kā saimniekam. Būs arī konkurss. Divus gadus jaunā suņu meitene Asa tika atrasta piesieta pie kādas mājas. Kādu laiku bija cerība, ka Asas saimnieki atradīsies un izskaidros, kādēļ skaistais suns ir pamests. Diemžēl tā nenotika, un Asa ir jaunu māju meklējumos. Pret svešiniekiem Asa ir piesardzīga, bet iepazīstoties tuvāk, suņu meitene ir jauka, draudzīga un skolota. Hei! Vai esi iemūžinājis savu mīluļu jautrās izdarības video? Atsūti to mums, noteikumi ir pavisam vienkārši. Iesūti savu četrkājainā draugu piedzīvojumus, neparastās rotaļas pozas vai smieklīgās izdarības. Nekavējies, sūti savu video uz info@ķepaussirds.lv un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā. Un iespējams tieši tu iegūsi galveno balvu fotoaparātu Canon.
Tātad sūti savu video mums un iegūsti vērtīgo balvu. Balvas izlozi jau pavisam drīz. Vai spējat noticēt, ka suns ģimenē var ienest nevien mīlestību un saticību, bet arī uzlabot jauno saimnieku veselību un attieksmi pret dzīvi? Labrīt, labrīt! Ko mēs sagaidām? Labrīt, labrīt, Amiņa! Kas tur ir? Talsinieces Ineses Indriksones ģimenē vienmēr bijuši suņi. Iepriekšējais mīlulis, diemžēl cienījumā vecuma dēļ, aizgāja mūžībā. Līdz ar suņa aiziešanu ģimene pārdzīvoja vēl citas likstas, tomēr neskatoties uz to, abi ar vīru nolēma, ka ņems vēl kādu sunīti. Galvenais nosacījums bija neņemt kucēnu. Vīram darbs arī nebija vairs, arī grim depresijā un veselība gāja galīgi postā. Un tad mēs izdomājām, aizbraucam uz patvērsmi paskatīties. Varbūt laimējās. Uz Talsu dzīvnieku patvērsmi abi devušies vairāk kārt, bet trešā reize esot izrādījusies tā laimīgā. Viņi ieraudzījuši Amiju, kas patvērsmē bija nonākusi klaiņošanas dēļ. Lai gan citi dusmotos uz Amijas iepriekšējiem saimniekiem, Inese saka paldies. Tad domājam, riskējam, ņemam, jo viss tā kā sakrita. Liels, skaists suns, gatavs, vienīgi nezinājām, kā audzināt, vai ne? Bet, brīnišķīgi, paldies iepriekšējiem saimniekiem, par labu audzināšanu, gudra, pieklājīga, inteliģenta, tāda tiešām, ļoti labs, suns tiešām labi audzināta. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, un vīrs apmierināts, un vīram asinsspiediens pazeminājās, cukurs normalizējās, veselība uzlabojās, pilnīgi abrīnojami strauji, tāda laime atnāca, un arī darbiņu. 2 laimes Amiju saņēmām, kā dāvanu, un vīram darbs arī atradās. Viņi atnāk klāt, pakļāvīgi jau nosēžās, jau noguļās, viņi jau, es esmu tā vai viņi pilnīgi pakļaujās, pilnībā, tāda pretestība. Priecīgāk dzīve, arī interesantāka. Tāds daudz, jo bērni ir lieli, kurēs, mums ir meitiņa, Tētis tā arī saka, mana meitenīte, mana mīļā meitenīte. Un tad viņai viss tie, tā uzvedība tāda, dāmīga tāda, interesantāk ir skatīties. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgi, gan kaķi, gan suņi. Un ir cilvēki, kuri var iztikt ar sevi, paši ar sevi. To mēs atšķiramies viens no otra. Kā tā uzticība ir. Jo suns jau bezgalīgi uzticēsies. Ir suņi, kas ir nomiruši aiz bēdām. Ja kāds arī, ja saimnieks nomirst, arī suns nomirst, arī tādi gadījumi ir zināmi. Tā kā, izskatās, ka suns ir dvēselē labāks par cilvēku. Ir 4 mēnešus jauns suņu meitēns. Un kā jau kucēns, Bella ir drošsirdīga, zinātkāra un gatava rotaļāties. Bella jau tagad spēj rādīt lieliskas aizsarga funkcijas un būs laba draudzene ģimenei. Jaunajiem saimniekiem jābūt gataviem uzņemties kucēnu skološanu un, protams, mīlēšanu, lai tur vai kas. Decembrī mākslinieks Jānis Anmanis atzīmēs savu 70. jubileju. Par godu šim notikumam atklāt arī meistara personāla izstāde Mans gaismas ceļš. Izrādās, ka arī Jāņa Anmaņa kaķis Vincents Van Gogs esot īsts mākslas lietpratējs. Vizuālo mākslu viņš ļoti kārtīgi sēž, ilgi skatās, ko es tur daru, kā es tur gleznoju. Un tad pieiet ķepu klāt un uzliek savu ķepu un aiziet.
Un man bija viena tāda bilde, klusā daba, tur lauki, maize un aizskars tāds. Un viņš uz tā aizskara uzlika ķepu, atstāja savu triepienu. Un uz kuru no bērnu zīmētajiem viņa portretiem tad šoreiz viņš uzliks savu ķepiņu, tādējādi to atzīdams par labu esam. Pirmo vietu saņem Alberts. Jānis Anmanis atklāja, ka šī esot ierastā kārtība. Arī pašam mājās tieši šādi Vincents izvēlas sev tīkamāko mākslas darbu. Runājot par mājām, cik viegli tad sadzīvot tādiem diviem mākslas pazinējiem? Vincīti, tu esi smuks? Kaķīti, Vincīti, esi smuks? Jā, ļoti smuks. Piekrīt? Ko piekrīt, kad esi smuks? Kaķīts, ja ir, viņš tikai kaut kā, tev ir miers tāds, un viņš tev tādu mieru iedod. Un viņi ir noslēpumai. Un galvenais, kad viņi ir, tas vecais numurs, ka viņi ir kosmiski, no kosmosa. Es viņu uzskatu kā citu planētieti, kaut kādu tādu, no citas planētas, vai ne, kas ir atsūtīts. Bet vai pašam māksliniekam ir izdevies izprast kaķa noslēpumaino dabu? Tā kā man līdz šim nebija gadījies izprast sievietes tā pa īstām tā, jo viņas ir tā kā kaķi arī tāds noslēpumains. Bet es speciāli necenšos tur izprast kaut kādu filozofu, tāpēc es necenšos arī zināt, vai kāda sieviete ir precējusies, vai viņai cik tur bērni. Man absolūti vienalga. Ja patīk vai ne, viss. Līdzīgi bijis arī toreiz, kad abi pirmo reizi ar Vincentu satikās dzīvnieku patvērsmē. Iepatikās un viss. Mīlestība uz mūžu. Kad es viņu ieraudzīju, tad man uzreiz bija skaidrs, tas ir Vincents van Goghs. Viņš bija ar uzganiem matiem, tas gleznotājs frančs. Vai ne? Un varbūt, ka Vincents van Goghs ir iemiesojies atkal kaut kur viņā. Un tas ir man Vincents vai ne, van Goghs un caur. Izsmalcināts mākslinieks ar izsmalcinātu gaumi, jo ko gan citu lai saka par kaķi, kura mīļākās puķis ir rozes un iecienītākais padzēriens rožūdens. Rozes īpaši kaķim pērk Anmaņa kundze Ingrīda. Ingrīda speciāli atnes rozes tādas, kas nav drausmīgi arī viens jaunas, bet tādas, rozes, un tad tā pārdevēja, kāpēc mums tādas rozes, viņš saka, mums vajag priekš kaķiem, vai ne? Viņi domā, ka tāda īpatnēja cilvēku, vai ne? Bet, ja kaķitim garšo rožūdens. Kā jau māksliniekam piedienas, arī viņa ēšanas manieres ir krietni vien izsmalcinātākas. Brokasto viņš kopā ar saimniekiem tikai pie galda, un ēdienu no trauciņā ēd ar dakšiņu, piedošanu ķepiņu. Laikam pavisam liekas kļūst jautājums, kurš šajā mājā ir saimnieks, un kurš kuram labākais draugs. Kaķis arī ir ļoti labs draugs. Ar viņu var parunāties. Viņš tev stāstā, kā gājis, kā sapnī redzējis, kaut kāds pelīts, tur putniņu ķēdes, visu, ko stāsta. Stāst, ko redzējis pa logu. Un viņš stāst, un tad tu stāst stāstīt. Un viņš jau šitā jau guļi kaut kā, bet vienalga klausās, pieklājas. Man sauc Jānis Anmans, tas ir Vincents van Goghs, mans kaķis, un jūs skatieties ķepa uz sirds. Vinci? Bet tagad gan laiks konkursa jautājumam, kuru uzdos mākslinieks Jānis Anmanis. Kādi ir mīļākie Vincenta ziedi? 3 varianti. Vai gerberas, vizbulītes vai rozes? Tātad sūtiet savu atbildes variantu uz konkurss@ķepauzsirds.lv, un pirmās pareizās atbildes iesūtītājs saņems mākslinieka zīmēto Vincenta portretu. Pienācis laiks atvadīties, un tagad gan dodamies brīvdienās un novēlam mūsu Latvijai daudz laimes dzimšanas dienā. Neaizmirstam piesargāt savus mīluļus svētku salūta laikā, lai izdevusies un enerģijas pilna nākamā nedēļa. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kādas rakstura īpašības vieno basketbolistu Kristapu Janičēnoku un viņa suni.
Es tev varētu iemācīt izgaudot Latvijas himnu pa godu 18. novembrim, kas nāk virsū. Bet es būtu tavs saimnieks. Šities tev negašu, šitais tev gašu, es zinu. Jā, ņem. Šitī par šitī.